Nu ko, komanda kā vienmēr rullē un es īsti nevaru saprast, vai man ierakstās skaņa, jo man ir mazliet kaut kas noticies ar to saucamo mikrofonu, jā. Notīrīšu kameru, visādam gadījumam notīru kameru un te nu ar jums ir Armands Auniņš un gribēju tiešraidi uztaisīt, bet tiešraidi nevaru, jo Facebooks man to neatļauj. Esmu pārāk skarbs priekš Facebook un tāpēc nekas cits neatliek kā rakstīt ierakstu. Nu, ko lai saka, ir atkal es kārtīju reizi atrodos šobrīd Holandē un, protams, ka sirds ir pilna, vienkārši ir noriebies. Sākšu ar valdības kaunināšanu un es pat nezinu, ar kuru posmu lai sāku un lieta ir tāda, ka, kā jau es teicu, es nezinu, cik ļoti, es jau atkārtojos, es visu laiku atkārtojos, bet ir atkārtošana, zināšana māte, varbūt es ļoti ceru, ka kādreiz arī līdz jums aizies. Tātad, cik ļoti nav jāmīl sava zeme, sava tauta, lai Latvija no vairāk vai mazāk normālas valsts iedzītu. Tādā dirsā es pat teiktu, ka vienkārši vairs nav kur tālāk. Ja? Un es pateikšu, kāpēc ir atkal sirds pilna. Es braucu pa Holandi, ceļi kā vienmēr ir ideāli, viss ir kārtībā. Un cilvēki smaidīgi zied kaut kādi kociņi jau ar baltām un rozā lapiņām un ziedlapiņām, un viss ir skaisti. Laukā ir plus 18 grādi un saule, jūra un ciruļu dziesmas. Ja? Lūk, un tātad. Pirmais sašutuma vilnis ir, ja tā ir taisnība, protams, par ko es varbūt gluži neesmu pārliecināts, bet pilsētā runā to, ka Latvija grib ieviest solidaritātes nodokli, respektīvi visam uzlikt virsū 30% uzcenojumu, un šī nauda aizies Ukrainai. Un tad man ir jautājums, jūs ko valdībā tur un deputāti visi pārējie? Esat galīgi galvu saspieduši, kas jums mīzali galvā, nezinu, kas ir sakāpis, bet tauta, skolas tiek slēgtas, bērndārs tiek slēgti, cenas paliek tikai lielākas, degviela maksā velns nezinu cik, ja? Un tā tālāk un tā tālāk. Un mēs vēl uzliksim solidaritātes nodokli kaut kādu un skaitīsim naudu Ukrainai. Šitai te korumpētu pārpilnējai, bet valstī, ja, kura nezinu, iedzīvojas uz tā, ka mirst cilvēki vienkārši karo, aizstāv savu dzimteni, kurus ar varu dzen karā, kurus jaunieši ķer uz ielas, ja, un neskatoties ne uz ko sūta, vienkārši nāvē. Tiešām? Kas notiek? Tas ir prātam neaptverams, saprotat? Es nezinu, kas vēl, kur vēl tālāk? Es ļoti ceru, ka tas ir vienkārši kaut kāds fakes, joks vai kaut kas tam līdzīgs. Nākošā lieta. Šobrīd braukāju pa Beļģiju, Holandi, Franciju un Vāciju. Es tik daudz ķīmiskās rūpnīcas, cik šobrīd es esmu redzējis, cikās esmu bijis Beļģijā un Holandē, es vispār neesmu redzējis. Nevarēju iedomāties, ka vienkārši var būt. Ziniet, ko viņi dara? Viņi ierēdz par jūsu zaļo Eiropu, par kaut kādiem šitiem murgiem. Es plasmas, granulas, velnciņzinu kādas, visādas polietilēnus, poliistirolus un velnciņzinu ko tik ne. Es vadāju šurpu turpu šobrīd, ja? Jā, es vairs nestrādāju, nebraucu uz autovedēju, bet braucu Beļģu kompānijā. Un ir tā, ka man vienkārši žoklis atkārās. Viņiem vispār ir pie dīrs tāda zaļā enerģija. Jā, Amsterdamā vairs nedrīkst iebraukt, un Amsterdamas apkārtnē vairs nedrīkst iebraukt smagās mašīnas, kuras darbojas uz dīzeli, ja, respektīvi ar dīzeļu motoriem, tikai elektromašīnas. Jā, ok, bet tādā pašā brīdī viņi ražo plasmasu
pa labi, pa kreisi, ja? No tās pašas naftas. Un tagad ir interesantākais. Es jautāju te beļģiem šur tur, kuras apstājas. Es saku, kā jūs dabonat gatavu to, ka jums ir viena no lētākajām viens no zemākajām degvielas cenām Eiropā. Jā, vēl tagad ar visu šito krīzi dīzels maksā eiro 60, jā, atsevišķos benzīna tankos, dažos pat eiro vēl 55, un benzīns vispār eiro 35, eiro 30, jā, nu kā kurā vietā. Un viņi saka, ziniet ko, mūsu valdība stāv par tautu, un mēs iepērkam no Krievijas, uzdirst viņiem tādam karam, saprotat ir, uzdirst no augsta koka. Tāpēc, ka valdība domā par saviem pilsoņiem, par savas valsts iedzīvotājiem. Un tāpat Francija iepērk, un tāpat tās iepērk Spānija. Labi, Holandē nav jāiepērk, viņiem pašiem tur ir Ziemeļjūrā, visi labumi. Bet nu, galvenokārt iepērk dabas gāzi, jā, dabas gāzi. Un te nu ir atbilde. Kāpēc ir valstis, kurās valdība patiešām domā par savas valsts iedzīvotājiem, un ir valstis, kur vienkārši, nu, Latvija, ja? Kāda valstele, kur vispār nenozīmē šī pasaulē neko, kur ir iedomājusies ar visādām, nezinu, ar siliņu un bražēm un visādiem tur, nezinu, ko, man pat kā negribās šos pretīgos uzvārdus un tos mūļus vispār nosaukt, ja? Tāpēc, ka tādi tautas ienaidnieki, kā mūsu valdība vispār nav redzēti. Kariņu pirmo pie sienas vajadzētu pielikt, ja būtu tāda iespēja. Pakārt tā kā Sadamu Huseinu, jeb Muamaru Kadafi, ja, kuri pirmie atļāvās nostāties pret naftas dolāru. Ja. Jūs domājat, ka tagad uzbruka Irānai tikai tādēļ, ka tur kaut kas tur notiek? Nekas tur nenotiek. Vienkārši Irāņiem arī ir apnicis tirgot naftu pa dolāriem. Tāpat kā karš ar Krieviju izbraucēts no Amerikas puses uzrīdīja šuneli, bet Zeļenski virsū, nu ne jau viņu vēl tas pirms viņa bija, bet Zeļenski bija iespēja beigt šo karu. Bet labi, par politiku šoreiz nerunāsim, par ārpolitiku, parunāsim par iekšējām lietām. Nu tātad, otra mazākā, zemākā minimālā alga Latvijā, bet būs augstākais solidaritātes nodoklis, lai varētu palīdzēt Ukraiņiem, kur tā nauda aiziet nezinu kur. Paskatieties, kas Ungārijā notika, ja? Noķēra skaidrs naudas pārvadātājus. Ar lielu traci, ja? Vēl neviens nevar noskaidrot, kas tā ir par naudu, no kurienes tā ir, jo visdrīzāk teorija ir tāda, ka vienkārši tā ir nauda, ko Ukraiņi notirgo savus ieročus, kurus viņiem piegādā Eiropa un Amerika, un protams, ka šāda tirdzniecība notiek ne jau ar pārskaitījumu, bet ar skaidrs naudas darījumu. Un tur iesaistīts ir kādas Eiropas bankas, teiksim, tās pašas Austrijas, un viss notiekās. Nu, tas taču ir reizes skaidrs, vispār es nesaprotu, par ko mēs tagad te runājam. Un mūsu valdība ar siliņu priekšgalā, šito blondo čirku, tēlo muļķus, ka mēs neko nezinām, visi ir super, visi ir kruta. Tāpat ar visiem Ipsteinas skandāliem, centrs Marta. Kā viņi tur tās Jonītas, māte, meita, vēl nezinu kas. Māte izrādās ir organizējusi krutākās, erotiskākās un seksīgākās modes skatas, vienkārši sviests. Iedomājieties, kas notiktos, ja likvidētu visas šīs nevalstiskās organizācijas, cik daudz Latvijai paliktu naudas. Progresīvās sarkanās maukstas, bet iedomājieties, viņi taču neko nav par investīcijām, viņi ir tikai par to, kad lai atņem, lai skrūvēsim tik augstākus nodokļus un viss būs. No kurienes tad tie cilvēki to naudu dabūs? Ir vispār kāds aizdomājās par kaut kādām elementārām lietām? Vai tiešām visi domā, ka drīz visi normālie Latvijas iedzīvotāji, kā es, būs spiesti strādāt, teiksim, ārzemēs, bet Latvijā mēs maksāsim nodokļus nenormāli. Par to, par šito, par vēl kaut ko. Dirsā, neko es netaisos maksāt. Es godīgi pateikšu, kā tas blondais džeks no kurienes, kur tām Fidžijas skalām. Nahuj!
Nevienu santīmu, nevienu centu. Ir ļoti viegli sēdēt kabinetos, murgot kaut ko, saņemt tūkstošus un vispār es nezinu. Un vēl domāt, kā apgriezt naudu, teiksim, cilvēkiem piegriezt skābekli. Tauta, kad jūs vienreiz sapratīsiet, ka visi šie ierēģi, kuri sēž valsts dienestos, ja, visi šī ierēdniecība un valsts darbinieki, viņi taču neko neražo. Viņi tikai tupa noēd mūsu atstāto naudu. Jā, arī es, teiksim, labi, es saņemu algu, teiksim, citā valstī, bet atbraucot uz mājām, es tērēju uz nebēdu. 20 pievienotās vērtības nodoklis un viss pārējais tikai tā iet valsts kasē. Bet toties tad, kad man bija vajadzīgs uztaisīt elektromagnētisko rezonanci, ja, kā Latvijas iedzīvotājiem, tad nihujā, man jāgaida ir pusgads rindā, lai es tiktu. Jā, par naudu es varu kaut vai rītā. Apdrošināties nevar cilvēki normāli uztaisīt veselības apdrošināšanu. Toties veselības apdrošināšanu var uztaisīt visi ierēdniecības, šitie te visiem ir krūtās, es domāju, ir labās veselības apdrošināšanas. Es nesaprotu cilvēki, ar kuru vietu jūs domājat vispār, ka jūs vispār ir vienkārši vairāk visiem jau ir tik tālu pie dirzes viss, ka galīgi, es nezinu. Tiešām man jākļūst ir par to varoni, kuram jāpaņem ir, vēlsiņ zina, vai jāatrod vēl kāda līdzdomātāja ir, un es pat negribu teikt šos vārdus, ko darīt. Savādāk, jo te neviens nesaprot vispār neko. Ja visiem viss ir labi, visi ir kaut kur piesūkušies, kaut kur piezīdušies un pat nedomā mainīt šito te. Es gribu redzēt, tad, kad vairāk nebūs, no kurienes iekasēt tos nodokļus. Kas tad notiksies? Ko tad jūs darīsiet? Nezinu. Tas ir abrīnojami vienkārši. Tas ir abrīnojami. Kas vēl? Par Rīgu. Viss šitā te alkoholi dzērāju banda, kas tur ir. Brēmanis arī, protams, izgādās kā veci sēti, ja? Lai man atvainoja, ja? Bet ierēgdams par dzeršanu Rīgas domē, un pats nav jau labāks. Bet ne par to ir tas stāsts. Tiek atkal kārtējo reizi likvidētas skolas. Tur nezinu par skolām netik daudz, bet tie bērndārzi visu, lai lobētu privātos bērndārzus. Kas notiek? Kur ir knaps, kur ir drošības valsts dienas, kur ir satversmes aizsardzības birojs? Tas taču viss ir pretvalstīs. Kas par lietu, veči, bļāviens. Es kādreiz esmu domājis, ka lai kuri, bet tiešām valsts drošības dienas, tie tur ir zinām daži čaļi, kas tur ir strādājuši un varbūt pat vēl strādā vēl tagad. Nezinu, tik smalki neinteresē, bet tomēr man likās, ka tiešām kaut ko ņemās, kaut ko dara. Kur ir valsts satversmes aizsardzības birojs, ja? Kad ir noķerts kāds Krievs pieks? Paskatieties uz to langu, viņai uz pieres rakstīts, ka viņai no latvietības vispār nav ne smags. Viņa uzkurina speciāli naidu starp latviešiem un krieviem. Tā taču ir pretvalstiskas darbības. Piedodiet man. Kas tas tāds ir? Ierēts vienkārši demonstratīvi visa Rīgas doma demonstratīvi ignorē opozīcijas iesniegtos priekšlikumus. Lai gan viņi iespējams ir pat viens otrs gana sakarīgi. Kas notiek? Tuvojas vēlēšanas. Es ļoti ceru, kad, ziniet, es pateikšu tā, lai kā tur nebūtu, es godvārds balsošu par Šleseru, pie dirses, kas būs. Sliktāk par vienotības, kā Lato Laps saka, vēzi jau nebūs. Un vēl sliktāk, kā grib dzīvi iegrozīt sarkanās progresīvās maukas, arī nebūs. 100%. Viss šitas te nevalstisko organizāciju lērums, kuri vienkārši nokāš naudu no Latvijas valsts iedzīvotāju ienākumiem tiek uzturēts. Kas tas par sviestu ir? Kas tās par nevalstiskajām organizācijām? Kāds no viņām ir sausais atlikums no viņām? Absolūti nekāda. Tā pati Marta. Ja kādreiz varbūt pašos pirmsākumos tur kaut ko ņēmās, kaut ko darīja, tad tagad iepērk tikai ārpakalpojumus. Un maksājam mēs, arī es maksāju, es tērēju štuks Latvijā, ja, un kas?
Nezinu, kas notiek. Cilvēki mostieties. Es lūdzu par veselo saprātu no rīta un vakarā. Lai tiešām, kas notiek? Jūs paskatieties, kas notiek Ukrainā, kā tiek sūtīti karā jauni puiši, ja? Ķer, sit, nezinu. Tagad Irānas karš, ja? Nevienu nosodījumu vārdu neesmu dzirdējis no Latvijas valdības, nevienu. Lai gan Trumps rīkojas precīzi, tieši tāpatās kā Putins, ja ne vēl trakāk. Vispār jūs aizdomājaties, uz kuru pusi iet šī pasaule? Labā ziņa, Soros ir mājas arestā aizturēts. Dēls kaut kur parāvis fraku. Ko Sorosīdi? Dirsā ir? Vai es te lecu, protams, par tām tēmām tā kā kazu pa kāpostiem, ja, bet savādāk jau nevar. Vienkārši, protams, daži cilvēki varbūt gatavojās un vēl kaut ko es neko negatavojos. Es vienkārši, tad, kad man ir katliņš ir pilns, tad viņš vārās. Un man patiešām ir ļoti, ļoti skumji, reāli skumji par to, kas notiek. Jo mēs esam pelnījuši, mēs neesam pelnījuši šādu zemi. Es vēlreiz atkārtojos, tad, kad es stāvēju uz barikādēm, es noteikti nedomāju, ka Latvija būs šāda zeme. Noteikti. Un daudz nedomāju. Un es jau ļoti ceru, ka tomēr mums būs spēki, varbūt tomēr vēlēties kaut ko labāk. Siltums izpūš gaisā, tur, vispār, kur vien paskaties, visur viss ir dirsā. Un mums viss ir kārtībā, mums nekas, nav problēma nekāda. Viss griežās. Es gribu redzēt, cik ilgi. Ziniet kā, es pateikšu godīgi, tad, kad man viss apniksies, ja, es vienkārši pārdošu visu, kas man ir, vienalga pa cik, atdošu nabagiem. Un aizbraukšu uz Spāniju, nopirkšu jahtu un dzīvošu Valencijā uz jahtas un vizināšu turistus varbūt un vēl kaut ko un viss kārtībā, un man jau pietiksies. Bet visi jau tā nevarēs. Visi tā nevarēs, lai kā tur arī nebūtu. Kam ir vajadzīga šāda valdība, šāda valstele, kur tiek apzināti dzīti postā? Es paskatīšos, tad var jau būt, ka daudz iesmīkņā, ja? Gan jau, ko tu tagad pļūti, ja? Es paskatīšos, kad pacelsies nodokļi nekustamajam īpašumam vēl uzliks, jo neviens jau viņu neatbrīvos, ir pacelsies apsaimniekošanas maksas tā, ka nevarēs samaksāt, ja? Un kur tad jūs dabūsiet to naudu Latvijā dzīvodam un strādādam? Jūs saprotat, teiksim, izīrējot dzīvokli, ja? Okay, ja? 1, 2, 3, bet tad, kad cilvēkiem nebūs naudas vienkārši, lai samaksātu kaut vai pa tiem īres dzīvokļiem, lai samaksātu apsaimniekošanas maksas, tad es paskatīšos, ko jūs ar tiem dzīvokļiem darīsiet. Un tas nav, es nevienam nevēlu ļaunu, es tikai esmu par to, kad Latvija lai plaukst un zeļ. Un šī noteikti nav naida runa, to man vispār vajadzēja pateikt pašā sākumā. Bet es tomēr, lai kā tur nebūtu stingri, iesaku piedomāt par to, ka ir jālasa, kā viņam bija, Gandijam tas vārds aizmirsu, kurš ir uzrakstījis grāmatu par to, kā ir jāveic nevardarbīgā pretošanās. Varbūt, ka beidzot tiešām ir jāsāk. Es nezinu. Man ir ļoti skumji. Man ir patiešām ļoti skumji. Lūk, tas ir tas, ko es arī gribēju teikt. Labi, 9 minūtes novilksim tūlītās līdz 20 minūtēm. Un protams, sveiciens vēlreiz visām meitenēm 8. martā. Vēl uztaisīšu video, tā dziesma, protams, ko es dziedu par lodziņu, ir skan oriģināli daudz labāk. Respektīvi, es viņu esmu iedziedājis tā, ka patiešām ir viss ļoti skaisti. Un tā tālāk. Un, protams, kad es gribu teikt tāpat kā Vladimirs Vološins, Latvija jau nav sūdīga zeme, ir jau viss kārtībā. Tikai tā valdība ir, tie ir galīgi nelieši un galīgi smauks, ja? Un viņi un paši par to visu ir priecīgi.
Labi, ar laimes un mīlestības sveicieniem no Holandes Āniņš Čārmans. Čau!